Maizes klaips. Reiz bija tēvam tāds dēls, kas 6. 7. gadā vēl nestaigā. Tik slims, ka lūkšas lūdzams. Tīri smiekli ir tāda, bet ko darīsi? Tēvs uztais ratiņus, iesied gan tušo kā paunu un sāk pazāt apkārt nabagos. Te vienās mājās kāds labdars noliek klaipu maizes uz galda un saka: Tev nav brīva maizi ņemt. Ja tu dēliņu vari, tad ņem, bet ja nevari un negribi, tad salksti badā. Dēliņš tajā dienā bijis ļoti izsalcis, ilgi gorījies pie rateļiem, kamēr jau viena kāva izcēlas un drīz arī otru. Nu, paldies Dievam, jau no rateļiem ārā. Tēvs klusi pie sevis nočukst. Nu, atpūties dēliņi pie pirmā soļa, ka nepārauj vēdera, citi smējās, un redzi, pēc laiks viņa dēliņš jau pie galda. Bet maizes klaips, neredzama spēka vilkts, iet ar vienu uz priekšu, un dēliņš pakaļ, kamēr api jau pa durvīm laukā. Laukā dēliņš domā teciņus klaipu sagrāt, bet pārgalnieks klaips nomoka ķērāju, kamēr slapju mugura, un tad beigās nozūd kā ūdenī. Tēvs priecīgi izsaucies. Tas bija tavs labākais gars, kas tavu slimkumu izārstēja. Dēls no tās dienas tecēja čakli, mācījās veikli strādāt, un pēcgalā tā pa krietnis cilvēks.